Humpala medību otrā sezona ir klāt! Pirmajā sezonā mums gāja diezgan jautri. Mēs atradām ne tikai stila pērles, bet arī Lotannu. Lotanna! Jauni talanti piestāv jauniešu saturam, vai ne? Tādēļ šajā sezonā Lotanna debitēs jau kā šova vadītāja. Es gribu pateikties savai mammai, savam tētim, savai omītei, savai skolotājai, savai mazajai māsīcai. Paldies jums! Humpala medības man ir devuši pārliecību, lepnumu un godu sevī. Lotanna ir spridzeklis, viņa iekrita Humpala medību pirmajā sezonā manā sirsniņā un arī skatītāju sirsniņā, līdz ar to būs pompa. Un šeit man ar Marģeru vienmēr ir foršas sarunas un mums ir tā sava dzirkstele un es uzskatu, ka būs vienreizējs. Jauna sezona, jauni dalībnieki. Šoreiz bija iespēja pieteikties ikvienam jaunietim, kuru interesē moda. Ieskaties, ja tev ir vienmēr bijusi šī degošā kaisla būt kameras priekšā, tev patīk mode. Jo medības, draugi mīļie, ir sākušās. Nevilksim gumiju garumā, varam vaļā mūsu pieteikumu lādi. Sveiki! Čau! Čau! Sveiki! Čau! Sveiki! Sveiks, Nāf! Čau! Sveiki! Sveiki visiem! Sveiki! Sveiki! Šis ir mans pieteikums Humpala medībām. Motivācija pieteikties bija katram sava. Kāpēc jūs piedalāties raidījumā Humpala medības? Es vēlos parādīt, ka iepirkšanās humpalās ir ilgtspējīgs un ekonomisks, kā arī dabai draudzīgāks iepirkšanās veids. Mode ir vārds, kas man seko līdzi jau sen. Es gribu iemācīties, kā stresa situācijās var vēl projām modīgi ģērbties. Iespēja iepazīt jaunus cilvēkus. Es ļoti gribētu piedalīties un parādīt jauniešiem, kā jebkurš var radīt kaut ko jaunu no drēbēm. Tā būtu superīga pieredze būt televīzijā. Iepazīstināt sevi ar kādu jaunu stilu. Lai nav tīzli un lai nevar redzēt, ka tās ir lietotas drēbes. Iespēja parādīt savu stilu un talantus. Jaunieši bija dažādi. Modes vidē bez radošuma tu sveikā netiksi. Ja jūs tādu meiteni kā mani radošāku neatradīsiet. Varbūt ir laiks beidzot izcelties un parādīt, ka tieši tu esi unikāls. Es varbūt pārstāvu tādu nelielu sabiedrības grupu jauniešos, kas ir rokgrupās esošie jaunieši. Jā. Man vairāk video ir tikuši uz vairāli, ja sasnieguši diezgan daudz skatījumus. Tā ir motivācija vienkārši nepadoties. Tas būtu tas, ko es dotu citiem, un arī noteikti drosmi. Es noteikti došu sīvu konkurenci un arī jaunu draugu. Un šiem draugam ir ļoti daudz padomu. Un viņiem ir ko teikt. Es vēlos pateikt to, ka nav jākaunas, ka tu iepērcies humpalās. Es patiešām ļoti mīlu humpalas. Man pašam 60% no visām drēbēm ir no humpalām. Mēs ar mammu vienmēr braucam humpalu tripos pa visu Latviju un mums ir reāli nenormāli jautri. Kas man humpalās patīk visvairāk ir noteikti cenas. Tas ir ideāls veids, kā drēbei dot otru iespēju dzīvot. Tas ir izcila iespēja atrast tādas one-of-a-kind drēbes, kuras iespējams vairs nepārdod. Humpalās arī ir tikpat labas drēbes kā pareiztajos veikalos, pat lētākas un varbūt dažreiz pat kvalitatīvākas. Savā ikdienā cenšos izcelties uz savu jauniešu fonu, ģērbjoties interesanti. Humpalās ir reāli ļoti labas drēbes. Daži no pieteikumiem īpaši iekrita sirsniņā. Tādēļ radās doma par videozvanu. Videozvans? Oi, šis būs jautri. Aiziet! Tu nepiespēc zvanīt. Jāzvana? Jā. Lūdzu. Dalībnieku sarunas bija īpaši svarīgs moments, lai pieņemtu gala lēmumu. Kurš būs Humpalu medību otrās sezonas dalībnieks? Šis ir mazliet satraucoši. Mazliet uz lielā ekrāna, jo mums ir liels ekrāns, un mēs gribam viņu redzēt. Tas ir pa mazu. Pagriez horizontāli, Emma. Oi, tev ir lock screens. Vai šis ir sarežģīti? Nice! Jo šogad būs ne tikai jāatrod, kas stilīgs humpalās, bet arī radoši sevi jāpierāda. Šeit ir bišķi vairāk ar prātu, būs jāstrādā, būs radoši jāizmanto iespējas, būs jāņem daudz dažādas iedvesmas. Pelēkās šūnas jāpielieto. Īsnībā es māku šūt, un man tas ļoti patīk, un tāpēc es arī varbūt ceru, es varēšu kaut kā to arī parādīt šajā šovā. Man nav bail iziet no komforta zonas. Man ļoti patīk tā kā
kaut ko veidot radoši, tieši ar drēbēm saistībā. Es vēlos vēl vairāk šūt un kaut ko jaunu taisīt. Konkurence bija sīva. Jaunieši, jūs esat lieliski. Sirsnīgs paldies visiem, kas atsūtīja savus pieteikumus. Tomēr žūrijai, jūs saprotat paši, bija jāpieņem lēmums. Tātad, Humpalu medību 2. sezonā piedalās Katrīna, Līva, Bruno, Emma, Piestarts, Diāna, Adrians, Elza, Roberta. Super! Jā! Aiziet! Paldies! Esmu tiešām iepriecināts. Paldies jums! Forši. Es ļoti labi, es priecājos. Es jūtu, ka es tikšu jau 2. sezonā. Es noteikti cīnīšos, man būs cīņas spars un es centīšos šo šovu atdzīvināt. Tiekamies Humpalu medību 2. sezonā! Tiekamies Humpalu medību 2. sezonā 1. epizodē. Jau pavisam drīz.